Amerikas un Ķīnas tarifu karš uzņem apgriezienus. Amerika uzliek Ķīnai papildus 104% tarifu. Tāpat Donalds Trumps saka to, ka Ķīna mūs ir plēsusi gan pa labi, gan pa kreisi un pienācis mūsu laiks to darīt. Ķīna atbild arī ar tarifiem, paziņo to, kad uzliks 84% tarifu. Kā šis viss atrisināsies, ierakst komentārā, ko tu domā. Trumps intervijā izteicies to, ka citas valstis skūpsta man dupsi, lai vienotos par jauniem tirdzniecības tarifiem. Tiek ziņots, ka vakardien Apple lidojas ar 5 lidmašīnām pilnu ar iPhoneiem, lai izvairītos no jauniem tarifiem. Labas ziņas Binance lietotājiem, jo turpmāk varēs kriptovalūtu nopirkt gan ar Google Pay, gan ar Apple Pay. Mastercard sadarbojas ar Kraken, lai ļautu lietotājiem norēķināties ar kriptovalūtu. Krievijas centrālās bankas vadītāja saka to, ka uzņēmumi pārbauda digitālo līdzekļu izmantošanu. JP Morgan izpildirektors saka to, ka viņš dzirdot sarunas par recesiju. Trešdienās mums kripto numur 1 ir live sazvans Telegramā ar privāto grupu. Ja tu vēl neesi privātajā grupā, tad ko gaidi? Nāc un pievienojies!